Helēna pamodās ļoti agri. Zefīrs līdz ar viņu. Rīts rādīja, ka būs laba diena. Tieši tādu, kādu vajag, lai varētu rušināties piemājas dobēs. Izgāja abi ārā. Sāks tad ar siltumnīcu, jo pastīdzējušie tomātu un gurķu stādi jau prasījās plašākos zemes laukumos. Rokot zemi, Helēna ik pa brīdim atliecās, jo mugura kā iestīvinātas kleitas mežģīnes negribīgi piedalījās šajā darba procesā. Zefīrs atlaidies turpat pie siltumnīcas, zālē snauda. Iekšā negāja, tur ir par karstu un īsti nav ko darīt. Sīviete turpināja rakt, un kaut kā domas, redzot tikko uzrakto zemes virskārtu, laikam tad gribēja nosēsties un palikt tur. Kad Aldis aizgāja pie Ligitas, tad pirmos pavasarus ļoti vajadzēja saņemties kaut ko darīt. Kā sēklu paceņās, viss tur bija sajaucies. Nodevības sajūta, izmisums par turpmāko, dzīvot gribas trūkums, arī dusmas un sava veida naids. Jā, arī naids, ka šādi varēja izdarīt. Labi, ka Edgars bija. Tad ar savu knosīšanos un bērnišķīgo rosību turēja mani piekdienas soļa un ritma. Protams, ka pirmajos gados nespēja būt tik ieturēta un savaldīga, ieraugot Aldu un Ligitu. Gribējās abiem ar kaut ko mest, izkliegt visu, kas sakrājies. Bija vakari un naktis, kad to visu vajadzēja paciest spilvenam. Tajā iekodos ar zobiem no neciešamajām sirds sāpēm un sajūtām mīkstumos iespiedusi kaucu kā vilku māte, kurai pazuduši vilcēni. Pa dienu saņēmos gan dēla dēļ, gan apkārtējo, lai tām, kuras trin mēli vietā un nevietā, būtu mazāko piekost pie kafijas. Tās jau vienmēr labāk par visām zināja, kā jādzīvo un ar ko, vai arī ir izšķiršanās iemeslus. Atliec un atpūtināja muguru, Zefīri, piekusu, dzert ar gribas, un devās uz istabu. Draugs līdzi, ja jau saimniece padzerties, var kompānijas pēc, kāpēc ne? Uzvilkus atpakaļ galošus, devās turpināt iesākto. Vairs jau nebija daudz palicis. Puse jau uzrakta. Zefīrs sapratis, ka nekur tālāk par siltumnīcu Helēna neies, tad apgūlās jau iegulētajā laukumiņā. Tagad jau uz aci var piesviest, cik tad šogad to stādu bakstīt. Ja laba raža, man jau nav žēl iedot mazbērniem, kad tik atbrauktu pakaļ. Pagājušo vasaru padzīvojās vai mēnesi. Labi, ka vedekla nav no tām, kura neļauj tikties. Ir jau dzirdēts, ka pēc šķiršanās ar vīra radiem visu nogriež kā ar nazi. Edgars. Ne ziņas, ne miņas no viņa tagad. Varbūt nevajadzēja dzīt viņu tajā reizē prom. Ziema tā kārā bija, bet pieļaut šitādu cūcību. Galīgi ir pazaudējis kaunu un cilvēcību. Tā sākšu tad ar tiem mazajiem tomātiņiem. Tie ļoti garšo mazajiem. Arī dēlam šitie gāja pie sirds. Sasmērēja sviestmaizes un piekoda klāt televizoru skatīdamies. Pietiks ar 4 stādiem. Tas viens tāds panīcis izskatās. To tad nemaz te nebāzīšu. Tā. Atlieca sāpošo muguru, pameta skatu uz savu sargu. Snauž. Tā jaunā siksna laba. Vecā jau bija padulusi un skata ar nekāda. Šitā brūnā labi sajiet ar Zefīra toni. Neskāda tam sunītim ir bijusi dzīve. Vai jau no mazotnes pie Edgara. Viņš jau pret dzīvniekiem labs bija. Cerams, ka tagad ar tāds pats ir. Kad gāja mazajās klasēs, tad dīca pēc kaķa. Oi, nē, tos gan es nepārāk. Suņus jā, bet kaķi, godīgi, mani viņi kaitina.
Kā variantu atceros, kad dabūjām to zivtiņu. Ielaidām burkā un uzdāvinājām tad dēlam dzimšanas dienā. Viņš tik ļoti priecājās, ka bija gatavs nest uz skolu visiem parādīt. Tā zivs diezgan ilgi nodzīvoja. Tā, 3 tie zemē ir, pietiks ar 3, jāatstāja vietu citām šķirnēm ar. Tad tur pašā galā gurķis jāieliek, bet jāatstāja lielāka atstarpe, jo pagājušo pavasaru sabāzu par biežu. Mešs viens tur sanāca. Vai, šitie gan tādi izstīdzējuši, bet gan jau saņemsies. Likšu tad 4, jo man pašai pie sirds. Tie ir tādi miltaini, nav skābi. Nosaukumu gan neatceros, jo gadu no gada sēklas pati ievācu. Zefīrs pavēra acis. Saimniec tepat, tad jau var turpināt saldo snaudienu. Pagāja mirklis, un Helēna jau ārā pie siltumnīcas sparīgi dauzīja kājas, lai no galašām nobirst viss liekais nost. Suns piecēlās, nožāvājās, skaidrs. Darbi tad laikam ir pabeigti. Apiesim līdz puķu dobei. Šodien gan vairs neko, bet rīt, ja tikpat labs laiks, tad nāksim tur nagus ielaist zemē. Uzaicināja Zefīru. Viņš no šīm lietām neko daudz nesaprata. Kas tur lien, kas tur aug, kura puķa, kura nezāle. Lai jau to visu Helēna pati, viņš tad var turpat maliņā pasēdēt, pasargāt. Saimniece to zemes pleķīt apētīja. Laikam jau mārtiņrozes pa galam, neredz nevienu dzīvības pazīmi. Tulpes gan leknes. Šite varētu pārrakt un padalīt flokšus, dikti sauguši ir. Labi, to tad rīt vai citu dienu. Iesim, Zefīr, istabā, piekusu. Tāpat kā pie astras, abi paēda un tad ierušinājās katrs savā guļvietā. Helēna laikam mierīgi pasēdēt vai pagulēt neprata, jo tas adīkls it kā pats no sevis ielēca vecajai sievietei klēpī. Zefīrs jau bija iekārtojies savā guļvietā mazajā dīvāniņā. Paklausies, Zefīr! Viņš jau bija ar šo vārdu apradis un izdzirdot to, uzreiz pacēla galvu un vaicājoši skatījās. Jā, klausos. Kā tu domā, uz kurien aizgāja Edgars? Tai ziemas dienā, kad viņu aizdzinu. Cerams, ka atrada sev kādu vietu, kur siltums ir kaut pāris grādus virs nulles. Bailes, ka nenosala. Ko? Uzmini. Cik man stādu šogad siltumnīcā? 2 gurķu un 15 tomātu. Pagājušo gadu bija 20, bija par daudz. Zini, Zefīr, man tev jāatzīstas, ka es pa šiem gadiem tā īsti viena nebiju. Savā darba vietā strādāju kopā ar tādu lādzīgu cilvēku, šoferis bija. Kad Aldis mūs atstāja, pāris gadus klīdu kā nāvei parādā. Pati par sevi brīnos, kā es tā varēju saņemties. Es jau tev stāstīju, ka Edgars pēc izlaiduma balles pārādās tik uz rīta pusi. Aldis mani mierināja, tu varbūt domā, kā viņš varēja te būt un kaut ko teikt, ja jau kopā vairs nedzīvojāt. Taisnība, jā, bet Edgars lūdza, ka gribot, lai tētis ir gan uz svinīgo daļu, gan pasēdēšanu. Piekritu, saņēmos, biju pieklājīga. Gribēju, lai Edgaram ir labi. Pa vienam ciemiņu izklīda, palikām es un Aldis. Brīnumainā kārtā ne es, ne Aldis nesākām neko skaidroties vai strīdēties. Viņš piepalīdzēja nokopt galdus, traukus. Tā arī jau pamazām nakts liecās uz rīta pusi. Aldis redzēja, ka esmu satraukta. Viņš jau mani pazina. Tad arī mēģināja mierināt un teikt, lai nesatraucos par dēlu. Pats ar aizgāja prom pret rītu. Nu jā, par šoferi iesāku. Tiešām pieklājīgs cilvēks. Citi šoferi mīlēja barstīt jēlus jokus, bet šis nē. Palēnām, pamazām, tad malku atbrauca palīgā saskaldīt, tad kaut ko pielabot.
Bet nezinu, vai apzināti vai nē, bet sakrita tā, ka viņš manā mājā bija tad, kad Edgara nebija. Viņš vai ar draugiem kaut kur, vai skolā pa nedēļu prom, kad jau mācījās par to atslēdznieku. Es jau baidījos, kāda būs dēla reakcija un ko teiks, ja es kādus sākšu tikties. Tad mēs kā divi slepenie mīlnieki pa nedēļas vidu tikāmies, arī tajās nogalēs, kad Edgars uz māju nebrauca. Es jau sapratu, ka tā jau visu laiku nevarēs dzīvot un satikties, bet vienmēr atliku to teikšanu dēlam. Miervaldis jau lika saprast, ka šādu it kā slepenu tikšanos viņš nav ar mieru. Arī es to sapratu. Par sevi pat iesmēju, ka vajag to šarpumu, tad nekā, kā suns asti iezmiegusi, nevaru neko padarīt. Iestājās klusums. Zefīrs gaidīja turpinājumu, bet laikam šoreiz tas nebūs. Helēna nolika adīklu un piegāja pie sienas, kur karājās kaut kāda krāsaina lapa, augšpusē skaists dabasskats, lejas daļā ciparu rindas. Pāršķīra to un pētīja nākamo lapu. Nākamēnes atbrauks mani mazbērni, sāksies brīvlaiks, padzīvos kādu nedēļu te, tad jau tev var būs jautrāk, nevajadzēs visu dienu snauduļot. Vasara jau pilnā sparā. Pagalmā iebrauca autā, no tā izkāpa bērnu un viena sieviete. Laikam tad tie ilgi gaidītie ciemiņi, jāpaziņo tad šis saimniecei. Un Zefīrs sāka sparīgi riet. Iznāca Helēna: Zefīr, nerej tik dikti savējie. Suns pieklusa un vēroja visus. Taisnība. Visi apskāvās sejās prieks. Tad jau tiešām ir pazīstami. Rāmās dienas tagad bija pilnākas ar sarunām, pastaigām un skriešanu. Pat Zefīrs varēja iemanīties, kā ir spēlēties ar bumbu. Viņš raudzījās sarkanajā, ripojošajā un nevarēja izprast izjūtas, kur tas jau ir piedzīvots. Helēna arī izskatījās, ka ir atgūst tādu kā dzīvessparu. Diemžēl šīs jautrās dienas beidzās. Atbrauc tā pati sieviete, kur atveda šos bērnus, kādu brīdi visi pasēdēja virtuvē un tad sasēdās mašīnā un aizbrauca. Helēna slaukot asaras gāja istabā. Tu nāksi vai paliksi ārā? Zefīrs nolēma, ka piebiedosies saimniecei. Iebēra viņa tasītē sauso barību. Pati piesēda pie galda un atspiedusi zodu plaukstā raudzījās pa logu. Zefīrs kraukšņot iebērto no tasītes ik pa brīdim lūkojās Helēnā. Viņa neko neteica. Varēja jau saprast, kur ir saimnieces domas. Būsi paēdis. Draugs paluncināja asti. Helēna devās uz savu istabu, atgūlās. Zefīriņš, kā jau ierasti, savā vietā. Kaut kā šodien skumīgi. Tev nav? Rīt pensija, tad jau abi iesim uz veikalu. Jānopērk tie zefīri, kuri man tā garšo. Tev jau ar kādu gardumu. Paklau, tu esi kādreiz bijis pie jūras. Es visu mūžu esmu gribējis to apskatīt, sadzirdēt, kāda tā šalkšana ir. Helēna piecēlās un atkal piegāja pie tās lapas ar bildu un cipariem. Atvēra vienu. Tur bija dabas skats, konkrēti jūra. To Zefīrs saprata, jo saimniece rosināja šo aplūkot un paskaidroja, kas tad tur ir attēlots. Kad biju jauna, tad jau mācības, pēc tam ģimene. Domāju, labi, dēls paaugsies, tad gan jau visi trīs izrausimies un kaut uz vienu dienu aizbrauksim šo dabas skaistumu aplūkot. Pēc tam, pats zini, visi tie notikumi, nevairs jūra prātā. Domāju, kad būšu pensijā, tad gan noteikti aizbraukšu. Būs gan laiks, gan vēlēšanās, bet redz kā. Tā vēl joprojām neesmu nekur aizbraukusi. Siltas smiltis, viļņi un vilnīši, pa kādai kājai gan jau var,
Glāstot kalendāra attēlu, prātoja jūras apskates augstošā. Zefīrs nezināja, kā tur ir, vai siltas smiltis vai nē. Kas tie viļņi tādi ir? Par Igauniju tur jā, viņam ir savs viedoklis, bet par jūru? Helēna šodien tāda domīga, vēl vairāk kā citām dienām. Piesēdās blakus Zefīram uz mazā dīvāniņa. Glāstot viņu klusi iesāka. Ja braukt ar autobusu, tad tur būtu tik rietnā pusdienlaikā. Kā atpakaļ tiktu? Varbūt ieminēties Vedeklai par savu sapni. Viņa jau aizvestu. Tevi ar tad varētu līdzi paņemt. Ar autobusu jau būtu mums abiem grūti. Noteikti, ka tur atrastos kāds vai kāda, kuram nepatiktu, ka tu tur tupi salonā. Zefīrs palūkojās saimniecē ar tādu skatienu. Es taču nevienam neko sliktu nedarītu, klusi sēdētu tev blakus un gaidītu, kad būs tā jūra. Ai, Zefīr, tā dzīve paiet. Ar Miervaldi ar par šo prātojām. Pagulēt smiltīs un ne par ko nedomāt. Kas zin, varbūt būtu aizbraukuši. Ja vien. Miervaldis jau savu nodomu dzīvot kopā jau izteica bez aplinkiem. Es vēl kā vidusskolniece no eksāmeniem baidījos pateikt dēlam. Miervaldim jau taisnība, dēls liels cilvēks. Man ar nav jānorok sava dzīve, bet tāpat nezinu, kāpēc tā rīkojos, liekot Miervaldim vēl pagaidīt. Tad laikam liktenis nevarēja vairs izturēt manu minstrināšanos, sūtīja pārbaudījumu. Miervaldim piedāvāja ļoti labu apmaksātu darbu, patālu no šejienes, arī dzīves vietu. Viņam kā atraitnim, kuram arī bērnu nebija, šis piedāvājums bija vilinošs. Tad šo izteica man, doties līdzi. Māja taču palikšot dēlam, jo pēc arodenes beigšanas tak sāks dibināt savu līgzdiņu. Zefīriņ, atteicu Miervaldim. Kā jau saproti, ka paliku šeit. Vēl pēc tam, kad viņš jau bija jaunajā vietā, man rakstīja, katrā vēstulē aicinot un lūdzotiet, lai braucot pie viņa. Atbildēju katru reizi paldies, nē. Vēstules sāka nākt arvien retāk, līdz Miervaldis pārstāja rakstīt, laikam jau apnika gaidīt. Un ko es varu viņam pārmest? Neko. Pati vainīga. Bet uz to jūru mums abiem jātiek, vai ne? Jūra, smiltis, kaijas, savus apbrīnotājus tā jau gaidīja 10 gadus. Arī siltumnīca un puķu dobe. Helēnai vairs nebija spēka, lai kā gribētos vēl kādu sēklu stādu iebāzt zemē. Siltumnīcā lekne auga zāle, kura ļoti priecājās, ka neviens to nerauj vai nepļauj, atļaujot baudīt patīkamo tropu klimatu. Puķu dobē tik ātraudzīgākās un garākās, kā avio parādē skatītāji, kuri atgāzuši un izstiepuši kaklus, vērot debesu zilgmē rādītos brīnumus. Tāpat arī šeit. Izstiepušās pāri citām un arī nezālēm mēģināja ķert saules starus. Šodien Helēnai nelieli svētki, Zefīru pirkšanas diena. Abi posās uz veikalu. Abiem gājējiem soļu ātrums saskanēja, jo lēnāk, jo labāk. Veikalā jau sen strādāja cita pārdevēja, bet arī viņa jau bija iepazinusi gan Helēnu, gan Zefīru, gan arī pirkšanas paradumus. Sveiki, Zefīri svaigi, ņemsiet kilogramu? Jā, precīzi, un vēl baltmaizi, 4 sardeles, sauso Zefīriņam un iesver lūdzu sauju kādu glaunāku konfekti. 1, 2, lūgumu uz letes. Tagad abi devās atpakaļ. Nelielās svinības, Zefīram sardele,
saimniecei kafija ar gardumu zefīriem. Pēcpusdienā dīvaini, bet Helēnai vajadzēja atgādināt par nepieciešamību iziet ārā. Parasti jau viņa pati to atcerējās, bet šodien tāda sagurusi. Izdarījis savas lietas, Zefīrs gaidīja pie ārdurvīm. Jau satumsa, beidzot tās atvēra un aicināja ienākt. Viņš jau zināja dienas ritmu, šajā stundā uz Helēnas istabu atgulties. Helēna arī atgūlās. Zefīrs pamodās, kad istabā jau bija tāda tumsa, ka grūti ko saskatīt. To, ka saimniece vēl nav piecēlusies, tas acīm redzami. Tas labi, varēs vēl pasnaust, jo Helēna jau ceļas agri. Atvēra acis, jau istabā gaišs, bet pretējā gultā vēl joprojām neviens nekur nekustējies, necēlies. Labi, vēl jau varu paciesties, jo sāk jau gribēties kaut ko uzkost, bet gaidīšu, kad saimniece ar modīsies, lai varam tad paēst kopā. Diena jau sāka iešūpoties uz pēcpusdienu. Zefīrs piegāja pie lielā dīvāna. Atgūlās turpat zemē. Viņa mazā suņa sirds turēja sāpi, bet tā kā graudi no atplīsuša maisa izspruka ārā. Zefīrs pacēla galvu, atgāza to un vilka kaut ko no senču dzīlēm. Smeldzīgu kaucienu. Tādu, it kā gribēdams paziņot pasaulē par to, ko ir sapratis. Nolika galvu uz priekšķepām un raudzījās vienā punktā. Tikai kalendārs pie sienas varētu pateikt precīzi, cik dienas bija jau pagājušas. Zefīrs nebija pakustējies ne no vietas. Ne vairs bats, ne bēdas, skumjas, viņu nevarēja izkustināt no šī punkta. Zefīrs pievēra acis. Pavīdēja blāvs suņa attēls. Apkārt vēl tādi paši kā viņš. Tad nepielūdzamas rokas paceļ viņu, iestūķē maisā un noliek to ceļmalā. Gunāra veiklie pirksti, kuri ielaida tik vajadzīgo gaisu. Tad glābēja silta azote, puisēnu spiedzieni, skraidīšana, rotaļāšanās. Jāiegaumē iedotais vārds – Reksis. Pirmie mazie draugi – Mārtiņš un Ivars. Tad tas skrējiens pār plašo pļavu un aizmaldīšanās līdz Astras mājai. Kauliņš. Fotoalbumi, Astras dzīves līkloči, Sarmīte. Ceļojums. Vienīgais tāds tālais, bet tāpat spilgti palicis atmiņā. Tas salūts, kurš pārbiedēja līdz ģībonim. Edgars. Tad jau biju jaunais. Skaudrais šī saimnieka stāsts. Un tad nāca Zefīra posms ar Helēnas stāstījumu. Reksis, Kauliņš, jaunais, Zefīrs, suns, kuram bija 4 vārdi, un visi mīļi. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.